Ceļbūves firmai Binders, kā jau katram ceļniekam, gads sākas ar milzīgu rēķināšanu, konkursiem, tenderiem, ar spēju paredzēt, kas notiksies tālāk, kādi būs laika apstākļi, jo no tā, kā būs pareizi sarēķināts, būs atkarīgs, vai gads beigsies finansiāli veiksmīgi, un vai turpināsies attīstība, vai var iestāties kaut kas pilnīgi pretējs. Sezona ir jau pusē, un līdz šim tie darbi, kas bija saplānoti gada sākumā, iet saskaņā ar grafikiem. Inčgals Valmiera, uz šī ceļa Binders jau trešo reizi, kad gabaliņu rekonstruē, tātad pārstrādā. Jā, šis ir objekts, kura, ja var teikt, atklāšanā piedalījās arī mūsu ministrs Matīs kungs. Jā. Objekts ir ļoti svarīgs. Arī šajā tikšanās reizē tika atzīmēts, ļoti svarīgs ir Valmieras pašvaldībai, kura, gandrīz vai teikt, atvainojos būvnieku vietā, ka būs sastrēgumi, būs luksofori, bet mēs šobrīd šajā objektā ejam ar līguma termiņu apsteigumu. Un var jau pateikt autovadītājiem, kas arī masu saziņas līdzekļos, mēs ļoti tekoši informējam par šo svarīgo ceļu, kad šobrīd ir palicis viens luksofors tikai tā kā, teiksim, tas posms, kurā strādā Binders, ir šobrīd caurbraucams ar normālu ātrumu. Par asfaltu kvalitāti arī varam šeit neuztraukties, jo pavisam netālu ir Vangažu rūpnīca, kas dod asfaltu šim posmam. Bet šis nebūtu nav vienīgais ceļš, kur Binders liek virskārtu. Binderu esam satikuši arī netālu no Tomes uz Daugmalas ķegumceļu. Jā, šis objekts skaitās kā segas pastiprināšanas objekts. Šeit ir pasūtītājs iecerējis ar minimāliem līdzekļiem uzlabot segas kvalitāti, braukšanas apstākļus. Un šajā objektā ir tehnoloģija sekojoša, kad ir ar izlīdzinošu asfaltu kārtu, ir jāizlabo deformācijas esošajā segā, kas ir praktiski jau bijusi sabrukšanas robežas. Un uz šīs izlīdzinošās kārtas ir jāveic virsmas apstrāde. Jauna ceļa būve, kur arī gala rezultātā 10 km dabūs asfaltu. Ceļa valka Rujiena posms no Kārķiem līdz Naukšēniem. Šis posms, kurā mēs šobrīd strādājam, ir Kārķu Naukšēni, kur pat 13 km garš. Plāns ir šobrīd tāds, ka mums noteikti ir jābūt apakškārtai šogad. Un mēs strādājam, darbs notiek praktiski visā ceļa garumā. Nevar arī nepieminēt Alūksnes Zaicevu, kas arī tiks iejauts asfaltā, bet, manuprāt, arī šī ir praktiski jauna ceļa būve. Cik es vismaz atceros to būvniecības procesu. Jā, šis posms ir pilnīgi rekonstruēts, un arī šeit jau var teikt, viņš iet tā kā uz finišu, viņš ir tūlīt jāpabeidz, jau šobrīd jau tiek asfalta virskārtas klāts. Un, kā jau jebkurš no mūsu objektiem, viņš nav mazāk svarīgs, kaut arī atrodas, protams, pat tālu no mūsu biroja. Tuvāk pie biroja turēt, tuvāk pie Rīgas posms Gauja Lilasta virsmas atjaunošana, kas notiek šeit Latvijā pēc Eiropas Savienības pieprasījuma. Gads 6-7 gadi pastāvējis, lūdzu par savu naudiņu sataisiet. Tāpēc tā varētu būt atbilde uzreiz tiem cilvēkiem, ko tur jaunu, saprātīgi, labu ceļu uzreiz skrien virsū nažiem. Jā, šis posms bija viens no pirmajiem, kurā bija jāatjauno drūmkārta, kas ir uzbūvēta jau pa Eiropas Savienības līdzekļiem. Latvijas valsts ceļu pasūtītājs jau sabiedrībai skaidroja šo te nepieciešamību, jeb šo prasību no naudas devēja puses, kas ir Eiropas Savienība. Jā. Un, mēs kā izpildītāji, es domāju, ka mēs esam godam šo darbu veikuši. Saskārāmies ar problēmām. Protams, vasara, atpūtas sezona, atvaļinājumi, piekdienas vakari. Šis bija faktiski viens no tādiem grūtākiem momentiem organizēt satiksmi, tai pašā laikā tehnoloģiski pareizi izbūvēt saskaņā ar projektu. Nopietnas objekts, var teikt, visu komunikāciju pārbūvu pilsētas centrā. Jelgava stacija, parks. Pasūtītājs šim objektam ir Jelgavas pilsētas doma. Līdzekļi ir no Eiropas Savienības. Un objekts saucās, viņam tāds interesants nosaukums, ir satiksmes termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve Jelgavā. Ļoti nopietns, ļoti sarežģīts objekts un, protams, ne tikai tehnoloģiski sarežģīts, bet arī
sarežģīts no tā, ka tas ir apdzīvojama vieta, centrs, kustība. Šeit ļoti liela uzmanība jāpievērš ir kustības organizācijai, darba kultūrai, gājēju kustībai, piekļūšana pie īpašumiem. Noslēgumam tuvojas arī, teiksim, megaprojekts Daugavpilī, gatavs jau nodošanai ar visu zīmējumu. Uz braucamās daļas ir Komunālā iela, Ventas iela, Vidzemes iela, Varšavas iela. Nav pārāk tālu no noslēguma arī A13, jeb 18. novembra iela, kā arī izskatās, ka tur nepārāk ilgi vai vairāk kā pusgadu nebūs pat vajadzīgs arī Daugavas ielai. Tad viens mega projekts Daugavpilī. Mums Daugavpilī bija noslēgt līgumu par jau minēto ielu pārbūvi. Diezgan lieli resursi un arī rūpnīca, asfalta rūpnīca tika pārvietot uz Daugavpili, lai realizētu šos te projektus, lai paši saražot asfaltu, paši ieklāt, tādējādi garantētu kvalitāti, ko mēs jau arī pasūtītājām uzstādot šo rūpnīcu bijām garantējuši un šo latiņu, kā arī solījām, turam augstu. Minētās ielas ir jau finiša taisnē, vienas ir pabeigtas, ir darba pabeigšanas akts, citās jau faktiski ir arī projekta dokumentācija jau apstiprināta un būvinspekcijas akti ir. Daugavas 18. novembrī, jeb A13, šeit jau būvniecība turpinās, kurai ir jābeidz oktobrī. Šobrīd izstāsta, ka nevajadzētu būt kaut kādu objektīvu iemeslu, lai mēs to līguma termiņus neizpildītu, jo visi resursi jau mums arī mazliet tā kā atbrīvojās, mēs varam kāpināt jau tempus. Tas ir saskaņā mūsu jau tādu plānu, kā mēs arī virzījāmies šajā objektu būvniecībā. Cerams, ka paša rokas, paša galvas un plus laika apstākļi ir ļāvusi nostrādāt pareizi, kad aprēķini, kas tika iesniegti tenderos un konkursos, ir pareizi, un tālāk ceļu būs firma Binders varēs mierīgi attīstīties.